Ja gribam uzzināt Jēzus Kristus mācības esenci, jeb kristietības pamatus, tad visbiežāk min Mateja evaņģēlijā no 5. līdz 7. nodaļai sakopotās Jēzus runas. Un šīm Jēzus runām parasti dod nosaukumu Kalna svētruna. Un šī Kalna svētruna iesākas ar Jēzus sekotāju, ar kristieša raksturu. Un Jēzus min kādas 8 kvalitātes, kuras sākas ar vārdiem svētīgs. Un tad, kad Jēzus ir minējis, kāds tad ir kristieša raksturs, tad tūlīt pats seko kristieša ļoti liels uzdevums, jeb izaicinājums. Proti, katram kristietim ir uzdevums ar savu Kristumu līdzīgo raksturu to parādīt, jeb īstenot pasaulē. Un tāpēc Kristus runā, ka katrs viņa sekotājs ir aicināts būt par zemes sāli un pasaules gaismu. Un Jēzus ar šīm divām it kā ļoti saprotamām lietām, sāli un gaismu, vēlas pateikt to, ka katram kristietim tajā vidē, kur viņš dzīvo, ir ietekme, ir iespējas, kā sāls un kā gaisma. Pie tam Jēzus arī ļoti skaidri pasaka, ka mūsu sāls un gaismas liecībai ir jābūt nevis baznīcā, nevis kādā kristiešu draudzīgā pulciņā, bet gan pasaulē, ārpus baznīcas, ārpus tās mierīgās, svētīgās kristiešu vides. Un tāpēc par to, ka tavs un mans Kristus aicinājums ir būt par zemes sāli un pasaules gaismu, par to domāsim svētdien Mateja dievnamā 9:30 un 11:30, kā klātienē, tā arī tiešsaistē. Esiet visi laipni aicināti un gaidīti.